Vai savās vietējās ziņās redzat arvien vairāk ekstrēmu laikapstākļu notikumu? Klimata pārmaiņas būtiski ietekmē mūsu planētu, un šo izmaiņu izpratne ir ļoti svarīga pedagogiem. Apskatīsim fiziskās sekas un to, kā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas GIS var palīdzēt mums tās izprast un risināt. Zemes vidējā temperatūra pastāvīgi paaugstinās. Šo sasilšanas tendenci galvenokārt izraisa siltumnīca efekta gāzu emisijas no cilvēku darbības. Pat nelieli temperatūras pieaugumi var radīt būtiskas sekas ekosistēmām un cilvēku sabiedrībām. Pieaugošas temperatūras izraisa karstuma viļņus, izmainītas nokrišņu modeļus un ledāju kušanu. Šīs pārmaiņas izjauc lauksaimniecību, palielina meža ugunsgrēku risku un apdraud ūdens resursus. Izpratne par temperatūras izmaiņu telpisko sadalījumu ir ļoti svarīga. Klimata pārmaiņas pastiprina ekstrēmas laikapstākļu notikumus. Mēs novērojam biežākus un smagākus karstuma viļņus, sausumus, plūdus un vētras. Šie notikumi var radīt plašus postījumus, izraisīt cilvēku pārvietošanos un dzīvības zaudējumus. GIS var palīdzēt mums kartēt šo notikumu biežumu un intensitāti. Analizējot vēsturiskos datus un klimata modeļus, mēs varam noteikt augsta riska zonas un izstrādāt stratēģijas katastrofu gatavībai un reaģēšanai. Ledāju kušana un ūdens termiskā izplašanās izraisa jūras līmeņa celšanos. Piekrastes kopienas ir īpaši ievainojamas pret šo ietekmi. Jūras līmeņa celšanās var izraisīt biežākus plūdus, eroziju un sālsūdens ieplūšanu saldūdens avotos. GIS ļauj mums vizualizēt iespējamo jūras līmeņa celšanās ietekmi uz piekrastes teritorijām. Mēs varam modelēt aplūšanas scenārijus, identificēt ievainojumu infrastruktūru un plānot piekrastes aizsardzības pasākumus. Arktiskajos reģionos mūžīgais sasalums kūst satraucoši strauji. Šī kušana atbrīvo lielu daudzumu metāna un oglekļa dioksīda, vēl vairāk pātrinot klimata pārmaiņas. Tāpat tas destabilizē infrastruktūru un ainavas. GIS var izmantot, lai uzraudzītu mūžīgā sasaluma temperatūru un kartētu kūstošās teritorijas. Šī informācija ir būtiska, lai izprastu atgriezeniskās saites starp mūžīgā sasaluma kušanu un klimata pārmaiņām, kā arī lai mazinātu ietekmi uz Arktikas kopienām. Pilsētas parasti ir siltākas nekā apkārtējās lauku teritorijas, veidojot tās augtās pilsētas siltuma salas. Tas notiek, jo pilsētās ir daudz betona, asfalta un citu materiālu, kas uzsūc un saglabā siltumu. Klimata pārmaiņas šo efektu vēl pastiprina. GIS var palīdzēt mums noteikt tās pilsētas teritorijas, kas visvairāk pakļautas karstuma radītajam stresam. Mēs varam izmantot šo informāciju, lai izstrādātu zaļo infrastruktūru, piemēram, parkus un zaļos jumtus, lai mazinātu pilsētas siltuma salas efektu. GIS nodrošina spēcīgus rīkus klimata pārmaiņu ietekmes vizualizēšanai, analīzei un modelēšanai. Integrējot telpiskos datus ar klimata modeļiem, mēs varam dziļāk izprast sarežģīto mijiedarbību starp klimata pārmaiņām un vidi. GIS var arī atbalstīt adaptācijas un mazināšanas stratēģiju izstrādi. Mēs varam izmantot GIS, lai noteiktu teritorijas, kas piemērotas atjaunojamās enerģijas projektiem, plānotu klimata izturīgu infrastruktūru un veicinātu ilgtspējīgas zemes izmantošanas prakses. Vai esi gatavs dot saviem skolēniem iespēju ar GIS palīdzību risināt klimata pārmaiņu jautājumus? Apskati GIS mācību plānus, kas pieejami GIS mājaslapā. Šie resursi palīdzēs tev integrēt klimata datus savā mācību programmā un vadīt skolēnus, analizējot vietējās klimata pārmaiņu ietekmes, izmantojot GIS. Dalies ar šo ar citiem pedagogiem un iedvesmosim nākamo paudzi veidot ilgtspējīgāku nākotni.